kas tas ir. Tā ir mana tāda vientuļnieka celle tur uzbūvēta, un tā grāmatas lasīšana un grāmatas taisīšana arī ir tāds vientuļnieka darbs. Un tāda, palikšana ar sevi vairāk. Iedziļināšanās sevī. Tas attiecas gan uz grāmatu lasīšanu, gan uz mākslas taisīšanu. Man tas ir tā, ka man jābūt pilnīgi vienam kādu laiku. Tas tā palīdz. Secība absolūti nav būtiska. Manā grāmatā ir pilnīgi vienalga, vai es sāku no pirmās lapuses, kur ir teikts, ka tas nav tā kā īsti vēl sākums, vai sāk no pēdējās, kur ir teikts, ka tās nav arī beigas. Tad faktiski nav nozīmes. Vispār man ar jebkuru tādu vizuālo tēlu un ar mākslu līdz sevišķi man vienmēr arī kaut kā tās skaņas pieliekās klāt. Un, kad es pats strādāju, tad es arī vienmēr, nevienmēr, bet bieži ļoti cenšos ieslēgt to mūziku, kas man iedvesmoja. Un šajā gadījumā man tā asociācija ir ar tādu pilnīgu minimālismu, kaut ko no agrīnā Filipa Glāsa man atgādina. Vientuļas klavieres un kaut kas tāds meditējošs nedaudz. Šitas labs ir. Es laiku domāju, es esmu kā to mākslu kaut kā nodefinēt. Un te es uzrakstīju, ka māksla ir māksla pateikt sev, ka es esmu izredzētais. Traki labi, manuprāt. Tāds ar nimbu. Kāpēc ne? Mani nošokēja tas, cik fantastiski ietilpīgi ir tie jautājumi, un īstenībā par katru no viņiem varēja uztaisīt savu grāmatu. Un tāpēc tas bija tā ļoti, ļoti spēcīgi priekš manīm un ļoti koncentrēti. Tik daudz lapus, es neatceros cik tieši, bet pietiekoši daudz, un katra ir tāda ļoti, ļoti stipra. Katra pati par sevi. Un lika ļoti daudz ko domāt. Tā. Bet kas bija forši un apstiprinājās tas, kas parasti notiek, ka tā pirmā atbilde, vai pirmā reakcija uz to jautājumu vai apgalvojumu, tā bija tā visīstākā un vislabākā beigās. Bet, pēc tam skatoties, kad ir tur izdomāti vēl 10 varianti, tad tas pirmais ir bijis tas trāpīgākais. Tāds atklājums, bet tā kā apstiprinājums vēlreiz, ka ar manīm tā notiek.